Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien mēs pārdomājam Dieva vārdus, kā tie rakstīti Lukas evaņģēlijā 1. nodaļā, sākot 68. pantu. Šī daļa no Zakarija pravietojuma. Slavēts ir tas Kungs Izraēla Dievs, jo tas piemeklēja savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu, un mums uzcēls pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokam, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, un dot mums stipro solījumu, ko viņš svērējis mūsu tēvam Abrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti viņam bezbailīgi kalpot, svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Āmen. Tāpēc Tēvs, kad mēs šodien pārdomājam šos vārdus, Tavus vārdus, lai tie rezonē mūsu sirdī, lai tie pilda mūs ar drošību, ar ticību, ar cerību, ka tiešām bez bailēm mēs Tev kalpot un dzīvot. To izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Viņa draugi Jēzu Kristu, laiku pa laikam man iznāk sastapties un sazināties ar cilvēkiem, kas dzīvo bailēs, kam sirdī nav miers, un kas saskata visu dzīvi tādā negatīvā veidā un viss baidās no visu kaut ko. Man kādreiz bija viena dāma, kurai bija bailes iziet no mājām. Viņai bija bailes no cilvēkiem. Un tā bija drausmīga dzīve. Bailes ir ļoti interesanta lieta. Tās var būt pozitīvas, un tās var būt negatīvas. Bailes var būt veselīgas, un viņas var būt neveselīgas. Veselīgas bailes var mūs pasargāt no pārdrošības, bet atkal neveselīgas bailes neļauj mums neko darīt. Un kā tas ir tik daudz lietām dzīvē, ir svarīgi, ka mēs atrodam to līdzsvaru, to vidējo ceļu. Piemēram, man ir veselīgas bailes no čūskām. Savā dzīvē man ir iznācis sastapties ar dažam, bet es negribu atkal viņus satikt. Ir ļoti daudz lietas, kas var mums skādēt. Ir lietas, kas var mūs nonāvēt. Mums jābūt veselīgām bailēm no tām lietām. Bet mums nevajag ļaut, lai tās neļauj mums rīkoties un darīt normālas lietas. Visās lietās Dievs mums drošina. Mēs dzirdējām pirmā lasījumā, ka viņš runāja uz Izraēlas tautu, viņš es nebīsties. Cik daudz reizes Dievs ienāk mūsu dzīvē, un viņš saka nebīsties, jo es esmu ar tevi. Mūsu šodienas raksturvieta ir ļoti interesanta, tā ir daļa no Zakarijas pravietojuma, ko viņš sacīja, kad Jānis Kristītājs tika apgraizīts. Šeit slavēts ir tas Kungs Izraēla Dievs, jo tas piemeklēja savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu. Un mums uzcēls pestīšanas ragu savu kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis ar savu svēto praviešu muti. Mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst. Parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību.
un dot mums stipros solījumu, ko viņš svērējis mūsu tēvam Abrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīt viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūsu mūža dienas. Tie vārdi, kas man izcēlās, ir šie vārdi, lai viņam mēs bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā visas mūsu mūža dienas. Mums būs bezbailīgi kalpot Dievam. Mums būs Dievu to kungu bīties, jā, bet nebaidīties. Un ir ļoti liela atšķirība starp dievbijāšanu un starp bailēm. Mums būs viņu bīties, cienīt, godāt kā Dievu, kā savu tēvu. Bet mums nav jābaidās. Mums būs bīties no nāves, bet nebaidīties. Atkal ir liela atšķirība. Ka mēs esam Kristu Jēzu, mums nav jādzīvo bailēs, bet mēs dzīvojam veselīgā cieņā un dievbijībā. Vismaz tā tam vajadzētu būt. Bet es sastopu vēl vienu tik daudz ticīgus cilvēkus, kas dzīvo ar ārkārtīgām lielām bailēm no nāves. Un man šķiet, tas ir tādēļ, jo viņi īsti nesaprot Dieva žēlastību. Viņi nesaprot īsti, cik ļoti Dievs viņus mīl. Es nezinu, kā ir ar jums. Bet ja mēs par 1% domājam par sevi, par cik labi mēs esam, par cik mēs esam darījuši. Varbūt mēs domājam, vai es pietiekoši labi nožēloju savus grēkus, vai es īsti to tā domāju, vai tas bija pietiekoši sirsnīgi. Vai es pietiekoši Dievam ticēju, vai es pietiekoši viņam kalpoju. Kā tikai viņš man pieņems. Ja tu tā domā, tev nekad nebūs miers. Jo tā atbilde ir nē, tu nenožēloji pietiekoši labi. Nevienmēr tu ticēji pietiekoši labi. Nevienmēr tu darīji pietiekoši labi. Bet Dievs to nemaz no mums nesagaida. Viņš to neskatās. Paldies Dievam, ka viņš ir žēlastības Dievs. Viņš ir bagāts žēlastībā. Un Kristu Jēzu jau viss ir izdarīts. Ja tas ir atkarīgi no mums, tad mēs visi esam pa galam. Bet tas nav atkarīgi no mums, tas ir atkarīgi no ko viņš izdarīja pie krusta. Mums no nāves nav jābaidās. Jo labā vēsts ir, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Tik ļoti viņš tevi un mani ir mīlējis, ka viņš ir devis, dāvājis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Savā lielajā mīlestībā un žēlastībā Kristus izlēja savus asins pie krusta. Un viņš samaksāja mūsu parādu pilnīgi. Absolūti. Mūsu sods bija uzliks viņām mums par pestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ja mēs ticam uz viņu, respektīvi, ja mēs paļaujamies uz viņu, mums nav jābaidās no nāves. Bet mēs varam droši skatīt nāvi acīs un sacīt, tu nāvi, esi aprīt uzvarā. Mēs varam droši apliecināt līdz ar Pāvilu. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Tad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokam taisīts, bet kas ir mūžīgs debesīs. Ticība nebaidās no nāves, bet zina, ka tā vienkārši, ka tā pienāks, mūs izraus ārā no šīs telpas un iecels citā.
Mēs iziesim no šī laika un ieiesim mūžībā. Mēs iziesim no šī telts mājokļa un mēs saņemsim jaunu. Mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Jēzus sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžā. Redziet, ticība izcen ārā nāves bailes. Un ticība paļaujas uz to kungu, uz to, ko Jēzus izdarīja pie krusta, un nevis uz sevi, nevis cik labs es esmu bijis, vai cik es kalpoju, vai cik sirsnīgi es nožēloju savus grēkus. Tātad mums no nāves nav jābaidās. Bet kamēr Dievs dod mums dzīvot, mums vajag dzīvot bez bailēm, bet ar pateicību katru dienu, ko viņš mums dod. Dzīvojot, tāpat kā mirstot, mums vajag visu uzticēt viņam. Turēt savu skatu tieši un cieši uz viņu visu laiku. Jo viņš ir mūsu labais gans. Viņš ir mūsu pestītājs, mūsu dzīve, mūsu drošība. Ja mēs novēršam acis no viņa nost un sākam ieskatīties sevī, tad bailes dabīgi mūs piemeklē. Un nedrošība, jo mēs zinām, kādi mēs esam. Savā gādībā Dievs ir devis mums svēto garu, kas palīdz mums dzīvot ticībā, kas stiprina mūs un kas atgādina mums, kas mēs esam. Kas atgādina mums, kam mēs piederam. Mēs dzirdējām 2. lasījumā no Romiešu 8. Bet tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazušanas. Tev nav jābaidās. Ja tu esi Kristu Jēzu, tev nav nekādas pazušanas. Un tad tālāk no 11. panta. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Un tad viņš turpina. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs garu spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Abā, Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Un ja mēs esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja tiešām, ja līdzi viņu ciešam, mēs līdzi viņu tiksim apskaidrot. Svētais gars atgādina mums, ka caur ticību uz Jēzu Kristu mēs esam Dieva bērni. Un kā bērni mēs varam dzīvot drošībā, bez bailēm. Jo mums ir Tēvs, kas ir nomodā par mums vienmēr. 121. psalms mums atgādina, ka Dievs nesnauž. Viņš neguļ. Viņš vienmēr ir nomodā par mums. Atkal un atkal viņš mums saka, kā es jau pieminēju, viņš nāk pie mums un viņš saka, nebīsties. Un kādēļ? Jo es esmu ar tevi. Un ja viņš ir ar mums, kas būs pret mums? Nekas nav lielāks par Dievu. Un ja viņš saka, uz tevi nebīsties, es esmu ar tevi, tu vari būt pilnīgi droši. Viņš vienmēr ir nomodā. Nekas nenotiek mums, par ko viņš nezināja. Nekas viņu nepārsteidz. Tik daudz lietas pārsteidz mūs. Tik daudz lietas notiek dzīvē, ko mēs vienkārši nesagaidām, mēs mierīgi ejam un daram, un pēkšņi kaut kas izmainās.
Bet Dievs nesaka, es neievēroju to, es nezināju, ka tas notiks. Nē, viņš zināja. Viņš visu zina. Un viņš arī atļauj lietas. Un ko viņš atļauj? Viņš atļauj, lai mūs stiprinātu. Pāvils raksta šī pašā nodaļā. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Pāvils atgādina mums, ka visas lietas, ko Dievs atļauj mūsu dzīvē, nāk mums par labu. Un tas viss saistās ar viņu mūžīgo nodomu. Un tad viņš nobeidz šo vareno nodaļu, jautājot, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Un tad viņš piemin visādas lietas, kas varētu notikt, visādas lietas, no kurām cilvēki baidās. Un tad viņš noslēdz ar ticības apliecinājumu, kas skan tik vareni un spēcīgi. Viņš saka, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungam. Ticība pārvar bailes. Ticība iemācās neskatīties tikai uz tiem apstākļiem, bet pacelt savu skatu uz to, kas ir lielāks par visu. Ticība māca mums nedomāt to sliktāko, bet vienmēr skatīties uz Dievu. Lielā piekdienā viss izskatījās diezgan bēdīgi. Bet tad pienāca lieldienu rīts. Saule noriet, saule atkal uzlec. Ticība apliecina, ko Dievs ir apsolījis. Un tā turās pie tā. Ticība nepaļaujas uz jūtam, bet uz Dieva vārdu. Ja mēs sekosim tikai savam jūtam, mums labi neies. Pāvils arī raksta šī nodaļā. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvi. Kā tad līdz ar to viņš mums nedāvinās visas lietas? Ir dabīgi, ka mums uznāk rūpes, uznāk bailes. Kādreiz mēs raizējamies par lietām. Bet Dievs aicina mūs nodot viņam. Netur sevi. Tev nav jādzīvo to. Tev nav jāguļ gultā ar atvērtām acīm un jāmocās ar visam tām problēmām dienām. Nodot Dievam. Nodot viņam. Paļaujies uz viņu. Kad lietas neizskatās labi, paskaties viņu vārdā. Atgādini sev, ka viņš ir sacījis, nebīsties. Es esmu ar tevi. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Uztici visu viņam. Gal galā. Viss labi būs. Viss labi būs. Jo viņš ir augšām celšanās dzīvība. Kungu kungs, ķēniņu ķēniņš. Āmen.
Nākamo dziesmu.